Acīs ir divu veidu redzes šūnas – nūjiņas un vālītes, no kurām tieši vālītes mums palīdz uztvert krāsas. Pēc tā, kā tās uztver krāsas, vālītes iedala 3 grupās – sarkanās, zilās un zaļās krāsas uztveršanai. Pateicoties šo 3 vālīšu miedarbībai, cilvēka acis spēja atšķirt aptuveni 10 miljonus krāsu toņu. Balstoties šo cilvēku redzes īpatnību ir izveidotas dažādas krāsas sistēmas, un viena no tām ir RGB, jeb Red Green Blue krāsas sistēma, kuru izmanto televizoros, monitoros, projektoros un tā tālāk. Sajaucot kopā dažādās attiecībās sarkano, zaļo un zilo krāsu, ir iespējams iegūt citas krāsas gaismu, piemēram, dzelteno, violeto vai gaišu zilo. Padomā, kuras krāsas gaismas ir jāsajauc, lai iegūtu dzeltenu gaismu.